Gracias, señora Harkin. Tiene la palabra por un minuto el señor Karins. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs labi zinām, ka pasaulē Eiropā plosās liela vētra, finanšu vētra, uzticības krīzes vētra. Un iemesls, kāpēc finanšu tirgi neuzticās mūsu dalībvalstīm, ir tas, ka netic, ka mūsu dalībvalstis spēs atdot to naudu, kas viņiem jau ir jāatdod. Šodienas likumdošanas pakotne, finanšu uzraudzības likumdošanas pakotne, ko mēs kopīgiem spēkiem esam izstrādājuši un pieņēmuši, ir viens ļoti svarīgs solis, lai mēs šo vētru varētu apturēt, lai mēs varētu atgūt finanšu tirgu uzticību mūsu tautsēmniecībām, mūsu valdībām, gal beigās tas nozīmē mūsu iedzīvotāju labklājību. Bet, kolēģi, es aicinu atcerēties, ka šī likumdošana, šī atrisinās un novērsīs nākotnes problēmas. Mums vēl paliek liels darbs šodien, un es domāju, ka ir komisijai vieta nākt ar skaidrākiem priekšlikumiem, ko viņi izdarīs, lai novērst šodienas problēmas, nevis tikai rītdienas. Paldies par uzmanību.